jādod tālāk un tālāk. Vismaz vienam apmēram jālāk cauri jāizlāk. Visam jūs neizbēgt. Un tā ir jābūt. Nu, mēs tas diegs tinām. Jā, un lai diegs nesaprīst. Tā komanda, kas visu ātrāk un kvalitatīvāk padarīs to darbu, tā mums ir uzvarēs. A māziņam var palīdzēt? Tāpēc arī es noliku vienu lielo priekšā vienu aizmugurē. Nu tā uz 3, jā? Jā. 1, 2, 3. Cimbi, tu palīdzi. Jau pāri tālu. Kur tas diegs? Manamies, ka nesatrast. Te notiek. Mēs savā komandā strādā. No augšas uz apakšu. Kurā komandā viņš ir? Izdarām vienalgu, paturam tevi to piedziņu. Kur tas Kristers? Kristers ir aiz Marikas. Vai tas nav tavu roku? Viss? Viss kārtībā? Nu tagad jums vēl viens pārbaudījums. Uzgriežot skaļāku mūziku, katra grupiņa sadodas pirmais ar pēdējo rokās un bišķiņu padāncojam. Pirmais ar pēdējo? Jā, pirmais ar pēdējo. Mēģinām nesaplēst divu. Ātrāk tagad. Urā! Ļoti labi jums izdevās. Jā. Tagad mēs varam dieku vērt ārā. Jā, pasmūko, lai arī nesaplīst. Un tad sāksim apskatīties, kas mums te ir ieradies. Izvaram diegu, un šoreiz, lai jums nav jārunā pa vienam, tad es jūs intervēšu, kā jūs esat mieri. Es būšu žurnālists, kas jūs intervē. Kamēr jūs ģērbjaties un darbojaties ar diegiem, droši vien jau par šo diegu arī var saraukt, ja viņi labi grib, vai ne? Ja tā ļoti grūti ir pāst atpakaļ, tad var arī pārāk kādām posmām. Kur tev viņš izvisīt savu? Vai jūs varat uzmanēt, kas es esmu par tēvu šodien? Jā. Es esmu Ziemassvētku Eglīte no pasakas par Ziemassvētku Eglīte. Es ceru, ka es arī izskatos šodien pēc Eglītes. Bet man ļoti interesē, kas jūs tādi esat. Un dažus varu uzminēt, kas jūs esat, un citus nevaru uzminēt.
Un tāpēc es gribu pajautāt katram, kas jūs esat un nekur nebūka. Tā, un sāksim ar šo mazo pelīti. Izstāsti man, kā tevi sauc un kas tu esi. Kas tu esi? Alta? Saki man, kā tev vārds? Arta. Tu esi Arta, un tu esi pelīte. Ja? Kāpēc tu izvēlējies būt par pelīti? Tev patīk peles? Ja? Ļoti, ļoti jauka. Aplaudējam Artai. Viņa darbojās ar piedziņu, un viņai mamma ir liela rokdarbniece, un izskatās, ka Arta arī būs liela rokdarbniece. Tagad viņa ir kaut ko tamborē. Tā, kas tu esi? Kā tevi sauc? Es esmu Nāve, un mani sauc Emija. Un kāpēc tu izvēlējies būt par Nāvi? Tāpēc, ka man ļoti patīk nāves. Tas gan ir interesanti. Kāpēc tev patīk? Tāpēc, ka viņas slēpta. Un tas tev liekas interesanti? Jā. Un tu arī lasīji kaut ko kādā grāmatā? Jā, tikai neatceros. Jā? Un tu nemaz nebaidies? Ne? Tev liekas tā interesanti par tādām briesmīgām lietām un slepkavībām, tas tev interesē? Jā. Jā? Un nemaz nebaidies. Enija ir ļoti drosmīga, aplaudējam Enijai. Kas tā tribums ir? Kas tu tāda esi? Pepija. Pepija? Visi pazīst Pepiju? Jā, Pepija mūs ļoti skaisti šodien ir. Un kāpēc tu esi Pepija? Tāpēc, ka viņi nerāda tāpat kā es. Pepija. Un Pepijas īstais vārds ir? Gita. Gita. Aplaudējam Gitai. Kas tu esi? Tu esi Alise? Un kādu tēlu tu šodien apveido? Princese? Kādu tu esi princese? Mitīgā princese ir labā princese? Labā princese? Jā. Nu ļoti jauki. Tu esi skaisti saposusies un šodien tu esi labā princese. Lai tev ir jauks vakars un aplaudējam. Mums tev pats mazākais viesis šovakar. Un tas, kā es redzu, mums ir tīģerīts. Kā tev tīģerīts sauc? Madara. Tīģerīts sauc Madara. Madarai palīdz mamma, bet Madara ir liels malacis, jo viņa arī ir ieradusies uz Pasaku karnevālu un ļoti skaistā tīģera tērpā. Aplaudējam Madarai! Nākošais mūsu viens no jauniešiem. Vienīgais puika? Jā. Vienīgajam puikam vispār pienākās aplauss pirms jau. Kristers, un kas tu esi šodien? Kaut gan mēs jau tā kā saprotam, bet kas? Kapteinis Āķis. Kristers ir kapteinis Āķis. Kāpēc tu izvēlējies būt par kapteini Āķi? Jo man patīk tā mūtene. Tā mūtene būtu kapteinis Āķis, ja? Un kas tev vislabāk vai mūtenē patīk, ko viņš dara? Nozost bērnus. Nozost bērnus? Tu arī gribētu nozagt bērnus? Nē, un kad tev nozogt, taču arī nevajag, ne? Bet tev patīk būt kapteinim Āķim? Jo viņš varbūt ir tāds, spēcīgs un atjautīgs, tāpēc varbūt tev patīk. Ja? Un tāds ļoti, ļoti interesants, ja? Labi, Kristaram vēlreiz aplaudies. Kā tev sauc? Sabīne, kas Sabīne šodien mums ir? Sabīne ir vampīru meitene. Pastāst man, kāpēc tu izvēlējies būt par vampīru? Skaidrs! Bet varbūt, ka tu esi tieši tēls kaut kāds no tās filmas? Nu, un kas? Es nezinu. Pēc vārdu, tā neatceries. Nu, var sakot, tu esi viens no vampīriem, ja? Labi, aplaudējam Sabīnai. Sindija nelūdzu nemūc, ja? Tātad Sindija arī mums ir šodien ieradusies ļoti skaisti sapusies. Kas tu esi? Vampīrs. Tu esi vampīrs numur 2? Jā. Un tev tāpat kā Sabīnai patīk krēslu? Jā? Jā. Tu pat esi lasījusi grāmatu? Super, aplaudējam. Tā. Te mums tagad ir 2 vienā intervējumi. Kas ir kādi esat? Raganas. Raganas?
raganas ar īsto vārdu kādu? Mirza un Krista. Un kāpēc jūs izvēlēties būt tieši par raganām? Riebīgā. Un ko jums patīk vislabāk riebīgi darīt? Visu. Nu, kas tāds visriebīgākais, ko varētu izdarīt? Nezinu? Cilvēku nokaitīgošanu. Tas ir Un ko jūs šodien esat plānojat riebīgi izdarīt? Šeit neko, ja jūs šodien būsiet labas? Šodien labi. Vai, paldies jums, aplaudējam. Kas mums nākošais? Mums ir visnoslēpumainākais viesis. Un kas tu mums esi? Tu esi Vēlniņš, un kā tev īstais vārds? Aiva, tu mānies? Nē. Aiva? Nē, Aiva nav tik gaiša mati nemānies. Tiešām tā ir Aiva. Es pilnīgi nepazinu, galīgi nemaz. Aiva, tev ir izdevies visus par piemānīt un pārsteigt, ka tevi nevar atpazīt kā vienīgo no visiem, man liekas. Kāpēc izvēlējies būt par Vēlniņu? Tāpēc, ka man patīk sprīdīt. Un kas tev patika, ko tas Vēlns tur darīja? Viņš gribēja nolaupīt ar princesi. Un tad tu arī gribētu kaut kur nolaupīt princesi un piemānīt sprīdīt un pēc tam dancot, ja? Nē? Nē? Bet man liekas, ka tev arī ļoti patīk pa Vēlniņu būt tāpēc, ka tu zini, ka tev nevar atpazīt. Vai ne? Tas ir jautri un interesanti. Paldies, Aivai arī aplaudējam. Kas tad mums te ir par rūķīti? Laura. Laura, un kas tu esi? Rūķis. Tu esi rūķis. Nu, izstāsti, rūķi jau ir arī visādi un dažādi izstāsti. Kas tu tāds par rūķi esi? Labais rūķis. Un ko labie rūķi dara? Labais rūķis. Nu, nosauc vienu. Aplē puķis, tu tās puķu rūķis esi? Un kur tu dzīvo, mājā vai mežā? Mežā? Kopā ar citiem rūķiem vai viens pats? Kopā ar citiem rūķiem? Un kāpēc citi rūķi šodien neatnāca? Ļoti labi. Visiem rūķiem jāstrādā. Labais rūķis Laura atnācis ir uz svētkiem. Ļoti labi. Aplaudējam Laurai. Un kas tad te mums par skaistu meitenīti ar groziņu? Mani sauc Monta. Jā, Montiņa, kas tu esi? Esi sarkangalvība. Izstāsti man, kāpēc tu gribēji būt sarkangalvība? Kas tev patīk sarkangalvībai? Es varēju esmu ķepuri, tāpēc es izdomāju tā. Nu, ļoti jauki. Tev arī patīk darīt visādus labus darbiņus, jā? Un tāpēc tu gribi būt tāda jauka meitenība kā sarkangalvība. Nu, ļoti jauka. Aplaudējam, Laura. Es tam ar Lauru aizvēlos tev pie rūķi, lietām, ka viss sāk saukt pa Laurām. Un kas tad mums vēl te ir palicis? Ļoti interesē, kas tu tāds esi. Kā tev ir vārds? Tu esi Estere. Un kas tu šodien esi mums? Stirniņa tu esi. Oi, cik interesanti. Mums stirniņa pagājuši gadu arī viena bija, vai ne? Mūsu karnevālā. Kas mums pagājuši gadu bija stirniņa? Bet šoreiz tu esi stirniņa ļoti skaists tērps. Un kāpēc tu gribēji būt stirniņa? Es gribēju koncertās, ja būs stirniņa. Un tad tev bija tāds tērps, un tad tev tērpa atnāca šodien. Un tev patīk tas tērps, tu labi viņā jūties, ja? Ļoti jauka aplaudējam, Estere. Vai mēs visus tagad aplaudājām, vai ne? Nav kāds? Es ļoti atvainojos. Tā, kā tev ir tāds? Grēta. Un kas tu šodien esi? Balerīna. No kādas pasakas? Jā. Un kāpēc tev patīk šī stāsts par melno gulbi un būt par balerīnu? Aha, jauki. Tas tad ir izdevies iesties balerīnas tēlā. Aplaudējam arī Grēta. Nu, gan ir visi, vai ne? Svētvīrs. Nē. 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 Sportists. Nu, labi. Aplēt puķis. Nē. Pirāt lapas. Nē.
Jā. Nē. Izpušķot. Viņi jau tikai uzminēja. Nu? Jā. Nu, minam. Dzīvnieks? Nē. Darbība. Dara. Puķis. Kaut ko lasa. Ko tad? Nē. Pateica, pasaka skaļāk. Nu jā. Nu, artiņ. Jā. Urā! Nu rādi! Tas nav vēl. Mēs jau nedarām. Pingvīši. Masters. Viņš jau paka. Kaut kas līdzīgs kaķim. Tīģers. Šo vārdus, pa kuriem ir balsots, un tas, kurš ir nobalsots, tas, kurš dzird savu vārdu, spēr soli uz priekšu, ja? Jā, sarunāts. Tā. Katējs āķis. Rūķis. Tīģeris. Tīģeris un nakteši. Pelīte. Sarkangalvīte. Bet visiem būs vienāds punkts, kāds tad tikai būs jomīgs. Tā. Rūķis. Vēlniņš. Misters Āķis. Ir tas pats, kas apsēdis. Tā. Nāve. Sarkangalvīte, vēl viens solis pēc priekš. Ragana numur 1. Princese. Vēlns. Pepija. Pepija arī var paliekās. Tā. Vēl vienreiz Pepija. Un vēl vienreiz Pepija. Vēl vienreiz Pepija. Nu, tas jau vairs tā smieklīgi. Un Pepija vēl vienreiz. Viss otrais gals par Pepiju nobalsojas. Pelīte. Varēja ļaut Un citam tīģerīts vienreiz. vēl viens solīts priekšu. Jā? Tā, kā jau... Viņš jau ir vēl viens, kurš zināja. Daudzām taskām ir balsots, bet nu mums šoreiz ir pilnīgā un galīgā uzvarētāja mums ir kas? Pepija. Pepija par to saņemt ļoti skaistu. Par piedalīšanos, nē, bet par interesantāko masku pasaku karnevālā no bibliotēkas un arī lielu paldies par centību tērpa izgatavošanā. Aplaudējam!